Pēc vakardienas saspringtās cīņas ar čehiem uz ledus devās Latvijas izlases hokejisti. Šodienas karstākais notikums šeit Bratislavā noteikti ir Arturam Kuldim piešķirtā 3 spēļu diskvalifikācija. Jautājumu izlases menedžerim Sandim Ozoliņam, kā šī situācija ir izvērtusies līdz šim brīdim. Piešķirs 3 spēļu diskvalifikāciju. Mēs kategoriski nepiekritām disciplinārās komitejas lēmumam un izskatīsim iespējas, kā šo lēmumu apelēt. Kā tieši tika izskatīts šis, cik cilvēki pieņēma lēmumu? 4 cilvēku komiteja, tika uzaicināts gan pats Arturs Kulds, gan arī viens pārstāvs no komandas, kur bija iespēja izskaidrot savu pozīciju, savu redzējumu, savu notiekošo no savas pozīcijas, un pēc tam viņi 4. pieņēma to lēmumu. Situācija šobrīd apelācija ir iespējama. Ko jūs no savas puses darījuši pēc lēmuma paziņošanas? Mums ir viss dokumentācija, rītā no rīta mēs uzzināsim konkrētāk, kāds ir process, kā tas viss notiek, un galvenokārt jau cik ilgā laikā šī apelācija ir iespējama, cik ātri mēs varam arī iesniegt un cik ātri mēs varam dabūt atbildi. Pats Arturs Kulda pēc video noskatīšanās atzīst, ka žēl, ka spēlētājs satraumējās, bet tas noteikти неtika darīts специально. Ну да, я просто завершал все, финиш-чек делал, и вроде бы и не был лейт-хит, и не бил в голову, но просто сильно попал в плечо, и он ударился головой о борт. То есть я не думаю, что там было что-то грязное. Arī Sandis Ozoliņš atzina, ka šādi spēku paņēmieni ir hokeja ikdiena. Mūsuprāt, tas bija hokeja spēku paņēmiens, kur spēlētājs, kas spēlē godīgi un fizisku spēli, viņš to izdarīt jebkurā laikā. Arturs speciāli necentās savainot pretinieku spēlētāju. Viņš pielietoja spēku paņēmienu pie borta, kur spēlētājs viņu redzēja. Tas nebija no aklās puses, sitiens, un spēlētājs ļoti labi redzēja un zināja, ka viņam pret viņu tiks pielietots spēku paņēmiens. Viņam bija visas iespējas sev aizsargāt, ko viņš arī darīja. Un Artūra, mūsuprāt, tieši kontakts pirmais bija ar spēlētāju plecu, nevis ar galvu, kā šis disciplinārā komiteja uzsvēra, tā kā mēs te nepiekrītam viens otram, bet viņi pieņem tādu lēmumu. Tā mums treneriem ir jāveic izmaiņas nelielas sastāvā un jāgatavojas nākušajai spēlē. Pats Kulda izteicās, ka žēl, ja tomēr tiks saglabāta 3 spēļu diskвалификācija. Я очень хочу играть, и я думаю, мы подадим апелляцию и надеюсь хотя бы немного уменьшить срок дисквалификации. Galvenajam trenerim ir jāveic nelielas pārmaiņas aizsargu pozīcijās un jāturpina pilnvērtīgi gatavoties spēlē ar Somijas izlasi.